Sveiki, skatītāji! Šis sižets būs par daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Un šajos video mēs tos kopumā saucam kā juridiskā koledža uzdod jautājumus. Un atbild juridiskās koledžas pārstāvi. Un arī jūs varat pēdiņās kļūt par juridiskās koledžas studentiem, šoreiz pēdiņās, bet varat kļūt arī, protams, īstenībā, un uzdot savus jautājumus. Un šoreiz mans auditorijas viesis ir, kā arī jau iepriekšējā video, Iveta Amoliņa. Un pavisam vienkārši saka, lūdzu, Iveta, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešams, lai kļūtu par namu pārvaldnieku? Sveiks, Jāni! Prieks atgriezties mūsu studijā. Mēs varam skatīties no praktiskā viedokļa, kas notiek reāli vai ko ir noteicis likumdevējs. Ja mēs skatāmies, ko ir noteicis likumdevējs, tu vari darboties kā pārvaldnieks gan kā fiziska persona, gan arī juridiska persona. Tātad tev ir uzņēmums vai tu strādā uzņēmumā. Bet šeit tad ir prasība, jo likumdevējs ir noteicis kā obligātu prasību izglītību. Ja? Ir jābūt vismaz 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim, ja jūs apsaimniekojat paši savu īpašumu, tātad paši savu dzīvojamo māju, piemēram, esam nodibinājuši biedrību, ja? Tad kādam darbiniekam ir jābūt ar šo izglītību. Savukārt, ja tu jau strādā uzņēmumā un gribi daudz mājas pārvaldīt, tad ir jābūt vismaz 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas ir namu pārvaldnieka izglītības dokuments, tā ir profesija. Jo jāatcerās, ka tā nav tāda piespiedu mehānisms, bet tā ir noteikta profesija, kuru mēs apgūstam, lai zinātu, kā darboties. Un tāpat laikā likumdevējs ir paredzējis izņēmumus. Ja jūs kā īpašnieki gribat paši savu īpašumu pārvaldīt, un ja tev ir neliels īpašums zem 1500 kvadrātmetriem, tad nav šīs prasības pēc izglītības. Bet atceramies tikai tajā gadījumā, ja pārvaldam paši savu īpašumu. Kas notiek praksē? Praksē mums ir diezgan daudz gadījumu, kad strādā bez izglītības. Tās ir biedrības, ja, kur paši pārvalda, tie ir arī uzņēmumi. Tomēr ir jāņem vērā, ja, kad agri vai vēlu arī šeit likumdevējs var uz to skatīties stingrāk. Ja, mums ir jāievēro, mums jālīdzsvaro šīs intereses starp uzņēmējdarbību un sabiedrības vajadzībām, jo mājokļa uzturēšana tā ir arī drošība. Tā ir visu iedzīvotāju drošība, kas dzīvo šajā mājoklī, gan apkārtējās vides drošība. Jā, apgūstot namu pārvaldnieka profesiju, protams, kā jau jebkurā izglītībā mums no sākuma ir pamatzināšanas, nepieciešams uzlabot tādas kā uzņēmējdarbībā, projektu vadībā. Tā ir mediācija, kas ir ļoti aktuāla kļuvusi mūsdienās. Protams, tie ir tiesību pamati, bet būtiskākais jau ir tad, kad mums ir šīs te obligātie šie mācību priekšmeti, kuros mēs apgūstam gan visas būvniecību, plānošanas visus aspektus, gan nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, gan šo tiesisko regulējumu, darījumi ar nekustamajiem īpašumiem. Tik aktuālā lieta kā energoefektivitāte. Noteikti, kas ir ļoti būtiski vispār pārvaldnieka darbībā, inženieru komunikāciju uzturēšana, inženieru komunikācijas, jo tas ir saistīts arī ar šo drošību un visbiežākiem īstenībā avārijas gadījumiem, un līdz ar to ir jautājums, kā tad ir ar apdrošināšanu. Arī apdrošināšanas jautājums, jūs apgūstat šīs te zināšanas, šīs te prasmes, mēs uzlabojam arī savu spēju veikt aprēķinus. Veikt šos komerc aprēķinus, atcerēsimies par ugunsdrošību, kas arī ir ļoti aktuāli, un arī šos jautājumus pārvaldnieki apgūst, topošie pārvaldnieki apgūst. Un, protams, ka ir vēl dažādi izvēles priekšmeti, kā piemēram nekustamā īpašuma vērtēšana vai atkal tā pēdējo laiku tendence coachings. Ja? Šīs te visas lietas mums nodar un neaizmirstam arī par psiholoģiju, jo bez psiholoģijas pamata zināšanām, ja, šajā jomā ir grūti strādāt, jo mums ir dažādi šie te klienti, īpašnieki dažādi, iedzīvotāji dažādi, un jāprot viņi izprast, jāprot ar katru no viņiem runāt pareizi un profesionāli. Un tās ir visas tās zināšanas prasmes, ko mācību laikā studenti apgūst, un gala rezultātā mēs sagaidām, kad ir šie motivētie jaunie namu pārvaldnieki. Saki, lūdzu, tu diezgan ilgi esi pārvaldniece un zinātniece, un varbūt tu varētu pastāstīt, kādas tendences, kādas jaunākās tendences ir novērojams nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā? Attiecībā uz tendencēm kopumā jau noteikti jāsaka, ka līdzīgi kā visā pasaulē mēs kļūstam arvien digitālāk. Un, protams, arī
namu pārvaldīšana kļūst arvien digitālāka. Mēs arvien vairāk sākam ieviest daudzos mājokļos šo te ēku automātisko vadības sistēmu. Protams, pagaidām tie ir tā saucamie jaunie projekti vai komerc ēkas, ja? Tomēr arvien vairāk tas tiek ņemts vērā. Ikdienā, ko mēs redzam ikdienā? Mēs saziņai sākam izmantot, veidot šīs te WhatsApp grupas. Līdz ar to mums nav nepieciešamība vienmēr visiem satikties kādā telpā, kas ir apgrūtinājums. Mēs zinām, šīs te tiešsaistes tikšanās, tiešsaistes sapulces, ko arī arvien vairāk īpašnieki sāk aktivizēt, vai tie ir Zoom vai kāda cita veida rīks, bet tiešsaistē mēs satiekamies, mēs izdiskutējam, mēs izstāstam, mēs vizuāli visu parādam, un tad, ja ir nepieciešams, mēs organizējam jau šo konkrēto lēmumu pieņemšanu. Paskatīsimies to pašu jau pieminēto būvniecības informācijas sistēmu. Ja? Visi būvniecības procesi, viņi ir digitalizēti. Mēs arī visus dokumentus līdz ar to ieliekam digitāli. Starp citu, tas samazina risku, kad, ja nav dokumenta, esam pazaudējuši, ja kur viņu atrast tajā BIS sistēmā. Protams, kā jau jebkura digitalizācija, arī tās IT sistēmas var nobrukt, tomēr skatīsimies pozitīvi. Tā ir mūsu nākotne. Un mājaslietas kārtošana. Agrāk mājaslietu kārtošana bija tikai vai nu papīra veidā, protams, arī elektroniski, bet tas bija pie pārvaldnieka. Un ko mēs praksē redzējām, bieži vien mainoties pārvaldniekam, īpašnieki iet prom un pieprasa šo mājaslietu, un pārvaldnieks saka, man ir tikai 1 vai 2 lapas, un viss. Tagad, ja tas pārvaldnieks tiešām ir godprātīgi veic savu darbu un kārtojas mājaslietu, tas viss jau būs BIS-ā iekšā. Tātad nekur tā dokumentācija nepazudīs. Un tas kļūst arvien vairāk arī paša pakalpojuma sniegšanā. Paskatāmies, kā mēs nodrošinamies teritorijas uzkopšanu vai telpu uzkopšanu. Arvien nāk mums dažādi mehanizācijas iespējas, ja? Pat roboti nāk iekšā, gan uzkopjot telpas, gan, kas varbūt patreiz ir mazāk, ja? Bet dažādas šīs te mazgājumās mašīnas, zāles pļaušana. Ja, dažādi rīki, tur jau arī tie paši roboti parādās. Tā kā viss tas process paliek, es teiktu, no vienas puses digitalizēts, no otras puses viņš ir daudz vieglāks. Daudz vieglāks, ātrāk īstenojams, bet, protams, tur arī ir vajadzīgas zināšanas un vēlme apgūt šīs zināšanas.